Labdien, visi klātesošie. Šogad mēs savu pasākumu jauno sezonu atklājam ar tādu nevisai optimistisku tematu, vai ne? Šodien pie mums viesojas Latvijas galvas sāpju pacientu biedrības vadītāja Karīne Zaņģe. Tagad es došu vārdu jums, lai jūs pastāstītu, kā jūs nokļuvāt līdz šai diagnozei, kas cik es saprotu, Latvijā nemaz nav tik vienkārši, ja? Un otrs, gan arī par šo galvas sāpju pacientu biedrību un par savu pieredzi. Jā, tagad būs dzirdēts. Paldies visiem, kas atnāca. Mēs diskutējām ar bibliotēkas vadītāju, ka nekas, ja pat atnākas viens, arī vienam cilvēkam tas noderīgi. Un, jā, kā jau mums tādiem priekšā esmu Karīne Zaņģe, man ir 27 gadi. Novērtēju sevi, esmu tāds pats cilvēks kā visi, nevērtēju sevi pēc kaut kādas pieredzes, vecuma, atrašanās vietas, bet esmu no Tukuma. Bieži vien saka, ka iespējams esmu no Rīgas, bet es neesmu no Rīgas, un es no Rīgas izvairojos. Par to mēs noteikti parunāsim, sapratīsim, kāpēc Rīga varbūt gluži nav mūsu vieta. Bet jā, ja ir kādi jautājumi, es domāju, ka jūs droši varat vai pacelt roku vai pārtraukt mani, jo es esmu pieradusi parasti to darīt online. Un šī ir mana pirmā saruna, un liels paldies Kultūras bibliotēkai, ka viņi uzticējās man, ka viņi piekrita noriskēt, un es arī sāku ticēt tam, ka es negribu vairs sarunas online, kuras esmu individuāli, bet es ļoti novērtēšu to, ka es šobrīd tur, kur būs iespēja ne tikai Rīgā, bet arī ārpus Rīgas satikties ar cilvēkiem, kam ir migrēna, varbūt kam nav, un saprastos un izanalizēt sevi un kaut ko bišķi pamainīt, un ceru, ka kādam kaut kas no manas pieredzes noderēs, un droši var prasīt kādus jautājumus. Jā, vidēji, kā jau teicu, scenārija man nav, vienmēr esmu cilvēks, kas improvizē, ja ir ideja, es mēģinu to izdarīt, un noteikti pirmais, kas raksturot migrēnas slimnieku, tā ir neatlaidība, mēs esam super atbildīgi cilvēki, un arī pašā biedrībās bieži vien saku, jūs esat mana komanda, man liekas, mēs esam labākie darba ņēmēji, jo mēs esam tāda komanda, kas vienmēr būs atbildīga, tāda super akurāta un izdarīsim visas lietas līdz galam. Un tas arī tas iemesls, kāpēc mēs izjūtam sāpes, kāpēc tas sastrinzinājums un tā ir nenormāli liela atbildības sajūtas, teikt, mūsos. Un es vienmēr saku, ka mēs neesam vāji, mēs esam stipri, un mēs spējam tās sāpes izturēt un piecelties iet tālāk un negaidīt viņas atpakaļ. Par migrēnas teikt, es nekad nesaku, ka tas ir kaut kas slikts. Es iemācos viņu pieņemt, izprast, un tieši īstenībā no tā, ka mēs saprotam, no kā viņa veidojās, mēs ar viņu varam sadraudzēties. Mēs bieži vien sakam, migrēna labākā draudzene, bet laikam noteikti negribētu tā teikt. Es negribētu kā savu draudzeni sev blakus. Jā, un mans ceļš sākās vidējais no raksturot ar skolas sākumu, tie ir 6-7 gadi. Un tās skolas gaitas, tas ir kaut kas nezināms, jo, teiksim, bērndārzā, mums arī ir kaut kādas tās mazās aizciešanās vai komunikācijā ar kādu vai kaut kādu strīdi, bet, manuprāt, mēs kā bērni vēl to neuzņemam tik asi, un varbūt tas paliek mūsu zemapziņā, un tad vienmēr arī saka, ka, ja tev ir migrēna, tad obligāti apmeklē, var teikt, visu mūžu psihoterapeitu un risina savas problēmas tālāk. Un, jā, tātad ar 1. klasi, manuprāt, es vairāk atceros to, kad skolas māsiņas, visbiežāk tas bija, jo es nevarēju sportā kaut ko izdarīt, sportā bija nesaknīga, jo man nebija tās jaudas, un likās, ka man galva vienkārši tā kā izstāstīt dažādi salīdzinājumi. Ir, ka tu ej, ka tev ir ķieģelis galvā, vai tev šūpojas galva uz katru to skrējienu, vai uz katru soli.
kad es vienkārši nevarēju izstāstīt, kad slikti jūtos, un es kaut ko nevaru izdarīt. Un likās, kā visi klases biedri noskrien tos kilometrus, un es nevaru, no ko es atšķiros. Un, pārsvarā tajās ārsta kartiņās bija biežākie ieraksti, ļoti bieži sāp galva, ļoti slikta duša, nejūtās labi, nevar piedalīties stundās. Bet, es biju audzināta tā, ka man nebija varianti, es neiešu uz skolu. Mūsu ir visos atbildības sajūta, tas ir noteikti, un es gāju, lai cik bija slikti, un es vienmēr smējos, ka laikam no pirmās klases man ir 27 gadus. Un, tas bija tas sākuma posms, kad es sapratu, ka sāp galva, un ir bijuši tādi mirkļi, kas atnāk, un man ir mūzikas skola un viss pārējais, un visvairāk es atceros, ka, teiksim, tā skola vai mūzikas skola, kad 4 atnāc mājās, tu vienkārši nokrīti tiešām ar to savu smago somu uz zemes, jo tur ir nenormāli augsts un forši, un tad atnāca man Ola, un tad viņa kas ir atkal galva sāp, un tu pasaki, man sāp, un pārsvarā, ja zinām, tad ir, ja mēs varam pieminēt jau simptomus, pēc kā mēs paredzam migrēnu, tās ir galvas sāpes labajā vai kreisajā galvas puslodē, bieži vien vienpusējas, ir tam sāp arī pierža daļa vai pakausis. Kā jau pieminēju, biežāk arī slikta duša, venušana, vēdu izēja, vai tā ir caurē, vai tie ir aizcietēji, tie var būt muskuļu spazmas rokās. Man, piemēram, ir tā, ka es nevaru atslābināt pirkstus, man viņi rājās kopā. Nerealitātes sajūta, ja vienmēr liekas, kur es atrodos, kas notiek, cik ir pulkstenis, iegainība, žāvāšanās. Ja zinām, tad arī migrēni iedalam ar auru vai bez auras, un tas ir acu simptomi, jeb ilūzija, kā mēs to redzam, vai kaut kas raustās, vai mēs redzam zvaigznītes punktiņus, arī šādā veidā. Man personīgi migrēnai nav aura, bet es migrēnu šausmīgi jūtu caur savu ķermeni ar asinsvadiem. Tas būtu no tā. Es saprotu, ka migrēna ir slimība, kura katram var izpausties citādi, vai ne? Jā. Jo tikko es arī dzirdēju, nezinu, kāpēc man uznāk galvas sāpes, un tad es varu vienkārši apgulties, gultā aiztaisīt aizskars, jo nevaru paciest gaismu vispār. Tas cilvēks nezina, ka viņš pat nenojauš, ka viņam ir migrēna. Jā, tieši tā. Katram noteikti no mums ir savs stāsts. Man migrēna netika atklāta 19 gadus, un vēlāk, protams, pati devos pie ģimenes ārsta, tas bija jau tādā nozīmīgākā vecumā, un vienkārši bija ieraksti sāp galva, nezinu no kā, un tāda, es šobrīd jau teiktu, tāda vispusīga attieksme no ģimenes ārsta jau, un šobrīd ir arī tā attieksme. Ne jau mēs pateiksim sāp galvu, un mēs jau zinām, ko pārējie padomās, izdarīs ibumetīnu vai adaptolu, vienalga, ko un to vispāries. Un, tad ar to es nelikos mierā, pabeidzu vidusskolu un sāku domāt, ko es vēlos dzīvē darīt. Bija augstskola, arī augstskolas periodā tas viss bija aktuāli. Un varētu teikt, pēc pirmo attiecību beigām es sapratu, ka tas man ir jāmeklē sevi, man ir jāizprot sevi, kāpēc es stresoju un kas ar man vispār notiek. Un samērīgi ģimenes ārstus 2 reizes. Un meklējot ģimenes ārstu, kas iedziļināsies un vispār pārbaudīt savu veselību, jo, ja mēs zinām, man liekas, tad, kad ir migrēna slēgņi, mums ir ļoti tāds labs teiciens, man liekas, ka es mirstu, vai, kā jūs teicāt, obligāti aiztaisīt durvis, logus, visus, esmu izolējusies no pasaules, un manis nav. Un, man arī likās, kas tad man ir, un bija kaut kāds domas, kas tas par vēzi, un kāpēc nekas nenotiek. Visu kaut ko salasoties, un nebija skaidrs, kas notiek. Un pēc tam jau tādiem normāliem vecumiem caurējot, sarunājām ar to ģimenes ārsti, kad ejam visus nozīmējumus. Manuprāt, sākām ar to pašu magnētisko rezonanci, elektroencefalogrammu, kardiogrammas, sirds pārbaudas. Tas bija numur 1, kas man likās, jo man jau bija veģetīvā distonija, to gan jau es zināju. Par to arī tajā laikā vēl nerunāju, informācijas arī nebija.
šobrīd laikam informācija ir, bet viņi ir tik daudz sastopumi, kad atkal cilvēkiem ir tāda skepse un uznāk smiegla. Un jā, tā jau arī ir dīstonī, man arī. Jā. Un tajā brīdī, jā, visu izējot, arī ģimenes ārsti, kad nevarēja pateikt, kas tad ir, tev tā kā rezultāti viss ir kārtībā un ļoti liela čukla ar nosūtījumiem pie ārstiem. Liekas, ka Karim tai 20, piemēram, tagad 7 gadi, un tu jau esi kā tava ove, ka ir nenormāli liela paka ar tiem izmeklējumiem, un tā kā, vērtējas savu problēmas, tas vestāls cilvēks. Man jau laika bija tas, kāpēc, kā man to apstādināt, jo tās lēkmes viņam var ilgt no, nezinu, piemēram, 4 stundām, 6, 12, man jau, piemēram, bija 3, 6 vai 48 stundas ilgumā, un sapratu, tās nav galvasāpes no pārējiem, jo tu nevari aizmigt no tām spazmām galvā, kas tev notiek. Un tad viens miekls laikam bija tas zemākais punkts, kad es pabeidzot augstskolu braukāju no Tukuma uz Rīgu. Bija nenormālākā slodze, augstskola darbs, 6 no Rīga braucu uz Rīgu ar vilcienu, un uz peronu vienkārši zaudēju samaņu. Un tad bija tas pirmais iespējas, bet kāda ir sabiedrība, kad cilvēki bieži vien padomā, kas tad viņai, un tā palīdzības sniegšana nebija nekāda. Pēc kāda laika es pamodos, sapratu, ka vilciens ir aizgājis, un tad es zvanīju ātrējai palīdzībai, jā, un tad es sapratu arī to, ka cilvēks var būt bezpalīdzīgs, pirmkārt jau no tā, ka tā sabiedrības attieksme ir pilnīgi nekāda. Un ka tu kādam stāstīsi draudzenē vai kam reti, kurš cilvēks iedziļināsies, un tā ir tā sabiedrības attieksme, izglītotība, līdzjūtība, varētu tā teikt. Mēs jūtam un saprotam otru. Un jā, ātrajā palīdzībā ir standarts, jo es zinu, kad viņi piedāvā simumetriju vai paracetamolu. Viņi prasīs, kas tev ir, un izstāsta, ka man ir vemšana galvasāpe. Labākajā gadījumā man ir bijusi viena injekcija, ka man aizveda uz uzņemšanas terapiju un, manuprāt, laida iekšā karsto kājas ar magniju. Tad, jā, man liekas, kaut kādu stundu biju tie uzņemšanas terapijā, un tad man izlaida to visu sistēmu un, var teikt, te mājās. Un pirmkārt, tu darbu kavē, un tam man tā attieksme, ka, hei, man tik visus atvaldots, un kā es tagad ieradīšos, kur no kādas slimības labs, un neviena ģimenes ārsts par to galvas nekādas slimības labi nedos. Un man visu laiku bija tas, kā es pametošu, kā es izskatos, kad es neierados, kāpēc es neierados. Tas, ka tu esi tajā slimnīcā, ok, bet viņi tā nevar palīdzēt, viņiem nav zāles, viņi paši nesaprot, kas tev ir. Un tajā reizē bija ļoti labs audiologs uz vietas, esmu Elmārs Borins, un ļoti daudzās intervijās pieminu. Viņš jau ir jau audiologs Zviedrijā, un esmu ļoti pateicīga viņam, kad man laikam tad bija jau 21 gads, kad viņš man pateica, ka arī, hei, vai tu esi dzirdējis kaut ko par migrēnu, kādas zāles tu lieto, kādu ir izmeklējumu, un viņš kā audiologs, viņš atbild par jebkādu sāpju iemesliem. Viņš bija pirmais tas, kas man ieteica, viņš man savukārt ieteica doktori Jēgeri, un tad jā, tad es sapratu, hei, beidzot uz savas izpētes rezultātā meklēju. Arī, man liekas, jā, kad es sākumā gāju uz šīm maksas vizītēm, es arī biju bērnīgi centrus. Man liekas, ka arī kaut kā 50 vai 60 eiro tas bija. Un vizīte man tajā laikā, manuprāt, gan bija 15 minūtes, kaut gan izpētes vizītēm, bet jābūt 45 minūtēm. Jo es domāju, kā par šādu naudu, kā tas samaksāt, izēja ārā, tāds pats iznāca ārā. Un man sākumā doktori Jēgeri neuzlika šo te diagnozi. Pie viņas, man liekas, reizi mēnesī brauc kādas 5 reizes. 5. reizē arī visu laiku deva visāds aptājas, punktus skaitīju, vēl nezinu ko, un tad pirmais, ko vienmēr arī prasa ārstu, šāds galvassāpju kalendārs. Un tad es viņu arī tā kā pildīju ļoti cītīgi, un tad tos 5 mēnešus braukājām un pētījām. Protams, šai tabulē šobrīd daudz ko pieliktu klāt, tīri priekš sevis un arī priekš ārsta, bet, var teikt, viņi vadās tikai pēc šī kalendāra, šobrīd viņš ir digitālā veidā. Es nezinu, vai es esmu pārāk slinka vai kāda, bet es varbūt ielieku telefonam, kad man tā galva sāp, ka man viņa beigus sāpēt, un es esmu aizmiršus sev ieslēgt aplikāciju un uzlikt, ka man beidzās, un tā, ka man atkal sākās, tad es atkal ieeju.
Un pēc kalendāra tā doma ir tāda, ka mēs zinām medikamentus. Pirmkārt, medikamenti visbiežāk ir tādi kā sumatriptāni. Es nebūšu mediķis un nelietošu nezināmus jums vārdus, bet ir medikamentu grupa kā sumatriptāni, tie ir vieni no. Ir vēl 5 grupas, kuras ir iespēja lietot, un es bieži vien piekrītu nosacījumam, ka migrēna ir epilepsijas paveids. Kā es saviem vārdiem vienmēr migrēnu raksturoju, tās tad ļoti liels pulsējošs sajūtas, bieži vien vienā no galvas pusēm, man tā ir kreisā puskona, piemēram. Un zinu jau, kad man būs vējušana, caurēja, kad man būs visi notirkumi un viss, un to arī vienmēr neirologam stāstīju. Un tad mēs pildījām, un pirmkārt, kad mēs atzīmējam šos medikamentus, tie noteikti sākumā būs, teiksim, sinīts vai kalvīnī, ko visbiežāk izraksta, tātad viņi ir tikai recepšu medikamenti, nav tā, ka jūs iesiet aptiekā un jūs dabūsiet. Šobrīd sinija un kalvīnijas cena iepakojumā 3 tabletēm pirku tikko manā aptiekā bija 32 eiro. Tātad izmaksas vienas lēkmes tabletē kaut kādi 12 euros par sprēķinu. Un, tātad nopērkušos šos medikamentus, mēs viņus lietojam un skatāmies, mums palīdz un turpinām pildīt dienas grāmatu. Kopumā pie dakteres Jēgeres braucu 4 gadus, man liekas, noteikti. Pa katru mēnesi un viennozīmīgi ieteikšu ņemt nosūtījumus no ģimenes ārstiem un nebraukt privātu praksēm, jo tādi kā dakteri Jēgere, dakteri Mekšu vai dakteri Zvanu, viņas pieņem arī Gaļasdarā, Jūrmālas slimnīcā, bet tikai Vivendī, jo tās ir nereālās izmaksas, ņemot vairāk, cik mēs dārgi pērkam zāles, tā kā viennozīmīgi neejam pa 70 eiro. Nē. Man ir jautājums tāds, vai ar šīm zālēm mēs varam novērst tuvojošos migrēnas lēkmi, vai mēs varam atvieglot šīs lēkmes simptomus? Tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums ir tieši par šiem simptomiem. Es esmu dzirdējusi, ka migrēnai katrs individuāli var kaut kā noteikt, tūlīt būs. Jā, ar zālēm ir tā, ka zāles rekomendē, tikko jūti, dzer no ātrāk, iedzers jo labāk. Iedzers vēlāk, mazāks efekts, ka tev pāries vēl galvas sāpes. Kā jau minēju, izjūtam dažādi. Es jūtu pēc tirpuma, kas man nāk no mugurkaula apakšas, un es jūtu, ka man pulsē un tikai sabiezējums kaklā. Runāsim par to, varbūt no kā mums tas viss sākās un kas to ietekmē, bet katram tas ir savādāk. Pirmkārt, kā minēju, aura, pašsajūta. Man liekas, ka katrs mēs esam uztrenējušies, ka mēs jau kaut kā jūtam, vai tā skaņa, vai tas smaka, kaut kas mums nepatīk, un tad būtu jādzer, jā. Ja palīdz, ok, mans stāsts bija par to, ka man nepalīdzēja. Es nopērku, izdzeru, vienmēr smējos, tagad poši 12 euros esmu norījusi, un tagad man ir slikta duša, es neko negribu ēst, un es viņus vienkārši izveļu. Nekāda uzsūkšanās nav. Tātad priekšvērsšiem mēram arī izstāstīja, katram viņi ir savādāki, runas traucējumi arī, kad bieži vien, man liekas, daudz runāja ar kādu samišķētu domu un rītdienā man bieži vien saka, hei, Karina, vai tev koncentrēšanās nav, vai tev atmiņa nav, kad kaut kas līdz ar to visu iet. Tātad par iemesliem, kurus arī mēs šeit atzīmējam atkal tālāk, es teiktu, ka viņa būs daudz vairāk. Pirmkārt, stilpes sauli gaisma, krāsas stilpes, kas mums vienkārši cērtās acīs, smaržas, ēdieni ir viens no kategorijas, kas, piemēram, visbiežāk ir kaut kādi sieri, vīns, teiksim, sievietes, kaimiņienes, tad Karina atnāca patiesības sarkanu vīnu ar pūdēto sieru, un tāds, jā, labi. Un, tiešām, man gribās, es nogrēkoju, man arī ir tā, ka es to izdaru. Šokolāde, ļoti daudz, bieži vien citi arī iet un skatās to diētas plānu. Man arī atkal, diemžēl, nebija stāsts par manī. Piena produktus izslēdzu, man liekas, noturējos kaut kādus 2 mēnešus.
Pēc tam es izslēdzu šokolādes, kuras es nevaru dzīvot, jo šokolādi ļoti daudz ēdu. Un tā mēs ņēmām nost, un arī tas nepalīdzēja. Un, protams, tas ir stress, miega trūkums, obligāti ir jābūt kaut kādam savam dienas ritmam. Skatāmies, cik daudz ir sportiskās aktivitātes, kāda ir vide mums ārkārt, cik klusa, cik skaļa, vai mums ir bērni, vai mums nav bērni, vai mēs dzīvojam vieni, vai mums kā citi kaitina un vīrs vai kas, ir kašķi un vēl viss kaut kas. Tā kā, atrast to savu balansu un migrēna viennozīmīgi būs par harmoniju sevi. Viens no tādiem kā kritērijiem, izmēģinot visus šos medikamentu veidus, ne tikai sumatriptānu, bet arī pārējos triptānus esmu izmēģinājis. Un ir iztērēta nenormāli liela nauda. Un šobrīd es saprotu, ka man diemžēl nekas nelīdz, un arī pati esmu šobrīd, kāpēc piekritu vadīt biedrību, lai panāktu, un šobrīd dotos uz Saeimas veselības komiteju runāt par to, cik ļoti tas ietekmē, kas tas ir, un panākt daļēji, šobrīd esmu iesnieguši 75% līdzmaksājumu no valsts, kas paredzētu kompensēt migrēnas zāles, kur ir iekļauti gan injekcijas, kas skaitās jau jaunās paudzes izgudrojuma tehnoloģijas, kā viņi ir ierakstījuši, un sumatriptāni, kas ir visbiežākā grupa. Varbūt arī minēt, cik tad maksā viena injekcija, jā? Jā, par šo kursu un par šīm injekcijām. Jā, tātad, mums ir, teiksim, tas svinīgs kalvīni, tātad 3 tabletes, 32 eiro bez akcijām, nekā. Tas būtu 3 reizēm. Ja mums, teiksim, sāk galva 3 reizes mēnesi, bet ja mums sāk vairāk, daudziem redzot, skaitam atkal, piemēram, 2, 3, 4 kastītes, bet atkal ir runa par zāļu atkarību, kas nedrīkst būt. Tu nevari, piemēram, ja man ir 23 dienas vidēji, šobrīd arī rakstu, ka es nedrīkst pie katras lietas jau vairāk lietot šos medikamentus, nevienu, ne otru, ne trešo grupu, pat jau kopā nedrīkst. Un šobrīd, tad šī brīža aktualitāte ir injekcijas, Aimovix un vēl viens. Un injekcija doma ir tāda, ka injekciju lietojam Aimovix un zirga lietojam reizi mēnesī. Piemēram, man bija uzrakstīts 3 mēnešus. 1 mēneša injekcijas cena ir 320 eiro. Un tad par šo summu mēs nopērkam un piesakam Deno aptiekā šīs injekcijas. Arī jau uz receptes, un šobrīd jau sazinoties ar doktoru Jēgeri, man teica, skaties, vai vispār ir atlikumos, vai kaut kādi paraugi. Un es to esmu atlikusi. Pirmkārt, naudas dēļ. Otrkārt, jebkurām zālēm atveram to anotāciju un blaknes. Un tad es vienmēr nobīstos, un tad es domāju, Ja es tagad esmu izdzīvojis 17 gadus un sadraudzējusies un kaut kā tā kā daru visu, un tad pagaidām vēl ne kaut kā to atlieku. Tā kā šī ir viena no opcijām, protams, arī par finansējumu ir minēts, ka varbūt nevis tā viena injekcija maksās 320, bet, teiksim, pagājušajā mēnesī man piezvanīja doktori Jēgeris, ka arī ir 2 paraugi, kas ir 50. Nē, es tomēr nesaņēmos, un arī to neizmēģināju. Grupā mēs esam, ir gan biedrības grupas, gan Facebookā, gan WhatsAppā, un tā komunikācija ir ļoti plaša, un es lasu, kuram kā iet. Es tomēr laikam neuzticēšos. Pat ja man medicīnas darbinieki saka, ka tas ir droši, pirmkārt naudas aspekts, otrkārt man liekas, ja es 3 mēnešus izdzeršu, 2 mēnešus, manuprāt, ir kursa kā pauze. Un tad man liekas, kas tālāk. Varbūt kādam nesāpēs. Es domāju, varbūt man pēc mēneša atkal sāks sāpēt. Ko tad es atkal iešu to terapiju vēl 3 mēnešus. Un, manuprāt, arī pie šīm zālēm, pie jebkurām zālēm ķermenis pierod. Bet tomēr ir vismaz izvēle cilvēkiem pašiem izdomāt, vai viņi ir gatavi uz to, un vai viņi gatavi maksāt, vai viņi ir gatavi šīs zāles, kas ir, saprotu, jaunas un vēl nav īsti pārbaudītas, vai viņi ir gatavi būt par izmēģinājumu trusīšiem,
Jebkurā gadījumā, bet tā tomēr ir izvēle. Jo es atceros, es jau stāstīju gadījumu, kad mēs bijām ar kori Vācijā un vienai kora biedrinei bija šī migrēnas slēguma ļoti spēcīga. Viņa aizved uz ātrajiem. Pēc 2 stundām viņa bija atpakaļ un viņa teica, kāpēc Vācijā ir zāles, kuras man varēja iedot. Un kāpēc Latvijā nav šo zāļu, ja? Un tas ir jautājums, manuprāt, ne tikai par ierēģi, bet arī vispār par sabiedrības attieksmi. Jā, tieši tagad es izdzirdu vārdu Vācija, tad ir tāds liekas, jā, ka tur ir lielāka atbildības sajūta par šo slimību. Kā zinām, Lietuva, Igaunija arī ļoti savādāk par to attiecās, un ja medikamenti arī pašas injekcijas un sumatriptāni ir kompensējami, un arī es esmu no tiem cilvēkiem, kas ir grupā, kur tālbraucēji braucot cauri Lietuvai vai Polijai, nopērk šo te pašu sīju, to pašu ražotāju, to pašu paciņu. Paciņi maksā 12 eiro. Mums ir 32, tātad 3 reizes dārgāk Latvijā šis medikaments. Un Saeimas komisija arī esmu jautājis par to, kā veidojas šī cena, kādēļ ražotāja pašizmaksa ir viena un kādēļ cena atšķirās 3 reizes, piemēram, Lietuvā vai Igaunijā. Un arī aizbraucot turieni netiek prasīta recepte. Tā kā nereklamēšu, bet tas, manuprāt, sen arī visiem ir zināms, gan agrāk bija Ukraina, Polija, Baltkrievija, kur brauc pakaļ šīm zālēm. Jā, tātad par sāpīgiem iemesliem sievietēm, protams, tātad pārtika, alkohols, menstruācijas vienas no sievietēm noteikti tās ir hormonālās. Man tas arī bija tā, ka mēs skatījāmies, kad kā man ir neregulārs cikls, arī tad man viss ir ļoti sāpīgi, ne tikai galva. Un tad jāteiksim, pirms cikla, ja es nezinu savas datumus, tad es zinu, ka 2 dienas pirms cikla sāpēs, tad es zinu, tad sāksies cikls 5 dienas, kad varbūt arī varētu sāpēt, tas biežāk, jā, un tā kā beigsies, un tad tā kā draudzene atvedās kaut kāda 7. 8. diena. Labi. Un jā, un ar menstruālajām sāpēm arī atkal bija tas, ka doktori saka, tu tagad zini, tad iedzer. Un es saku, ja es jūtu, labi, es iedzeršu tajā pirms dienām, tad man sāpēs tās nākamās 3-4, un es iesaku, kā tad es dzeršu tagad 4 tabletes, un pēc tam atkal 4, un tā kā 8 dienas pēc kārtas. Tā kā tas atkal nedara. Un šobrīd, jā, jau esmu uz to posmu, kad es eju vairāk pie ginekoloģis, un esmu bijusi arī pie hormonu ārsta, es diemžēl neatcerēšos tagad to vārdu, bet pie šiem sāpēm ir izrakstītas nelielas citas zāles, un viņas palīdz. Tā kā, nevis tikai noņemt migrēnu, bet vispārējais menstruālās sāpes, tas kaut kā spēja, es tur nevaru sportot, tas ir izslēgts tajās dienā. Jā, es gribēju vēl, mēs pieminējām par to dzīvesveidu dažādām aspektiem, un tu minēji sporta nodarbības. Tātad, cik daudz migrēnas, es neteiktu, pacients, cilvēki, kuriem ir šīs migrēnas laikmes, kā viņiem jāizturas pēc šo sportiskajām aktivitātēm? Kas ir par daudz vai var būt par daudz? Cik būtu, kādas nodarbības būtu ieteicamas? Jā, tas jau būtu tikai tas posms, kā mēs to varam sākt. Pie tā mēs nonāksim, jā, labi. Viennozīmīgi klausamies sevi, vērojam, jo es zināju, ka sports nav mans. Tad es sāku ar mūziku nodarboties. Ļoti dažādi. Pirmais, ko es iesaku, ir miega kvalitāte, izveidināta telpa, skatāmies, vai ir tumši aizskari, tā kā pamats. Lai novērstu, protams, ir, ka ļoti daudz intervijas un raksti, ka, teiksim, meitenes skrien garos maratonus, ka viņām tas palīdz. Tātad atkal ir 2 veidi. Šīs migrēnas sāpes raksturoja, ka tās ir asinsvaru spazmas. Kāpēc viņi arī epilepsijas pieskaita, jo tu nezini, tu nekontrolē tos spazmus un kad tā lēkuma uznāk.
Un, piemēram, man bija tas, kad es tam jau ievēroju, kas man izraisa. Man nederēja pirts, jo pirts paplašinās pēc gadus. Citam savukārt skriešana, peldēšana, nūjošana, visas lielās aktivitātes, kur tu kusties, kur uzlabo asinsriti, tātad tu paplašinies uz asinsvadas, un cilvēks jūtās ļoti labi. Arī ļoti interesanti, jo izmēģināju, teikšu godīgi, man joga likās ļoti garlaicīga. Meditācija arī, jo es biju tā kā klusumā ar sevi, bet ir jāmāk tās savas domas sakopot skaidri, forši domāt, pozitīvas domas un nedomāt par ko negatīvu. Tas man arī nederēja. Mēģināju ādatu terapiju, teiksim. Izgāju 15 reizes, mēs ka vienu reizi kaut kā 25 eiro. Esmu gāju, tā kā man bija lēklis, nepalīdzēja, vienmēr nebija tā, ka noņēma. Un, tas bija viens no, tad jau sākās homeopātija, arī var mēģināt, nenoliekšu, mēģināju, nepalīdzēja. Likās, tas jau varbūt nav gluži kā medikaments, kad es mēģināju visu, un sliktāk nebūs. Un, man liekas veidjāk, ka man palīdz tas, ka man asinsvads sašaurinās, un tad es biju uzķērusi, sākās jau modas kliedziens, zemlodes peldēšana, tieši ziemas periodā, ja āliņas, vienkārši domāju, bija 1. janvārs, pirms 2 gadiem, es domāju, labi, visu aizbraukšu uz āliņu, ielīdīšu, kā būs, tā būs. Baigā informācija nebija, nezināju, kā to pareizi darīt, bet saņēmu dušu, domāju, visi manā galvā, ka arī man augsts dušas nepatika, un ļoti patika saunas un spā. Tas, domāju, visu pamēģināšu. Un tas man kaut kā iepatikās, tas bija veids, kas man ļoti, ļoti patika. Es sapratu, kad es iznāku un ieniešot ir tā augstums sajūta. Es teiktu, saki galvā, ka tev ir silta, ka noskaņojies, ka tev ir augsta. Un izbaudi, un tad arī sāku no 30 sekundēm līdz 3 minūtēm, un ilgāk. Un man palīdzēja, man ļoti, ļoti patika tā sistēma, tā sajūta, ka man ir augsts, izkāpj ārā, un tad tie asinsvadi tur sāku nesaprast un izstrādāt savu imunitāti, bet tas nebija tā, ka es būtu noskrējis maratonus, iekāpu mašīnās, asildījos un skatījos. Bet ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo var gan apsādēties, gan par sieviešu līniju dažādi iekaisumi bija. Un, tas nav viennozīmīgi. Visi pēc sajūtām es arī domāju, tagad 5 minūtes nosēdēšu, viss būs baigi forši. Nepārspīlēju. 1 minūte, 3 minūtes viennozīmīgi pietiks. Es braucu 2 reizes nedēļā. Tā kā tas bija veids, kas man palīdzēja. Jo, ja zināt, tad, ja mums ir slikti, parasti mēs liekam slāpjas augstas kompreses, ledus kaut kādus maisiņus, ir arī akcija, dažādi apsēji. Arī es nopirkusi brilles, kuri ne tikai par datoru, bet viņas ir aptumšojošās. Tik ļoti nespīd acīs un nespiež ikdienā šīs gaismas. Un tad šie bija tie veidi, kurus es jau sāku papildus zālēm. Ja zāles es maksimums nopirka īstenībā 2 iepakojumus mēnesī. Tie bija 60 eiro, un šobrīd jau pētījumā, tātad, piemēram, manas kopējās izmaksas mēnesī uz migrēnu ir jau kaut kādi 500 eiro. Kā jūs minējāt, tie ir neirologa apmeklējumi, pārējie citi, magnētiskā rezonance, kur mēs gaidām rindu gadu, un es vienmēr arī gaidīju. Tas līdzmaksas manējums tagad bija 28 eiro, bet tā laikam bija kaut kāds 150 eiro magnētiskā rezonances galvai, kaklam. Un mēneša izmaksas sastāv ļoti lielu daļu šobrīd no manas dzīves, un arī es šobrīd 2 gadus esmu kā bezdarbniece. Mēs sāku meklēt to, kas man patīk, un sāku par šo runāt. Piedalījos intervijās, mēģināju šo slimību. Es negribu sākt slimību, mēs neesam slimi cilvēki. Šos simptomus stāstīt. Un, tas, protams, arī nes šobrīd netik labas lietas, jo tā ir tāda negribīga atpazīstamība. Un šobrīd manā darba tirgu jau ir tā, ka es pat Rīgā nevaru atrast darbu, jo pirmais, manuprāt, ko darba devējs izdara, viņš izčeko tavu Facebooku. Tātad Facebookā man ir ļoti daudz visas intervijas, biedrības, jaunu un vispārējais, tātad migrēna, ierakstu Googlē,
es nebiju iepriekš skatījus, un šobrīd es redzu visas tas intervijas arī LTV un TV3, un tad es saprotu, Karina. Un tad aizbraucu uz vienām pārunām, tad arī viņi godīgi pateica, ka, hei, Karina, migrēna, un 23 dienas mēnesī, tad nenāks uz darbu, tad visu laiku būs slimības lapās, vai tad, teiksim, māmiņas, kurām ir bērni, tad tur ar darba devēju jau zina, ka māmiņas tik daudz nebūs pieejams darbā. Un tad sākās šī diskriminācija, es tā to nosauktu. Un tas rada atkal savu veidu traucējumus ikdienā. Bet es atkal teiktu, nepadodamies, meklējam to, kas ir, un es arī satiktu to, ka es darīšu to, kas man patīk. Vienalga, ko par mani runās, arī bērnībā, teiksim, ja man bija kauns no tā, tad es zināju, ka es nezinu, darīšu, man vienalga, ka tu teiks neizdosies. Viena no tēmām arī ir tā, kā mūsu līdzcilvēki uztver šo mūsu slimību, vai viņi iedziļinās, vai viņi atbalsta, kā viņi atbalsta. Kā mēs mājās bērniem stāstam, ka bieži vien saka, mammas nav, mamma tur istabā guļ pēc darba, un ļoti liels atbalsts ir jābūt no ģimenes, vai tie ir draugi, vai tas ir līdzcilvēks mājās, darba devējs, tā kā ir ļoti labas atsauksmes arī meitenēm grupās dzirdēts, ka darba devēja apzinās un ļauj pat ātrāk iet mājās un palaiž, tā kā tas ir tāds vairāk cilvēciskais faktors. Es pati esmu pabeigusi augstskolas un banku speciālists, un manas darba gaitas tā arī sākās. Es sāku savu karjeru ar darbu Citadela bankā. Tas bija arī ne Tukumā, bet Jūrmalā, jo tad jau filiāls vērcija, tas bija darbs ar skaidru naudu, ar klientiem, un nenormāli liels stress, jo sapratu, ka es ar klientiem nespēju tā, ka mēs zinām, katram mums ir savs garšstāvoklis, kā mēs izgāžam savas emocijas, vai kā mēs komunicējam ar otru cilvēku, un es ļoti centos un darīju, un arī uz darbu es braucu ar to, kā man ir, un sākumā es vienam neteicu, ka man ir migrēna, un tad arī bija tā, ka, jā, tu ir slikti darba laikā, un es biju tā, kas sēžu priekšā un veicu šos te kasas darījumus, tiešākais darbs ar klientiem un nenormāls darbs ar sevi, kas bija jā, ka es sapratu, jo man tur patīk banka, es tur gribu un saņemies un neuztver tās emocijas klientu. Un pusotru gadu es nostrādāju un pārvarēju sevi, bija slikti arī uz filiāles un saukus ātro palīdzību, kur, protams, neko diemžēl neiedeva, un es biežāk iedeva šo te adaptolu. Viņš man deva uz sirdi un es teicu, ka hei, man tas nedara. Un tad es atmetu vienmēr cerību, ka nē, ātrā palīdzība nebūs variants. Vienmēr bija atbilde, tad pašai somiņai jābūt šī zālēm ir, un man likās, nu kā, nu labi, brigādē nav, slimnīcā nav, tad kam vēl? Mazliet tu nevari vai nu atļauties, vai tev nav līdzi, tad vienkārši mocies sāpēt. Un tev vienkārši palaiž. Un jā, nu tā tām sāpēm bija, kad pusdienas laiks man bija ļoti labs laiks, lai es sēdētu virtuvē darbā un izdzertu zāles un kā mēģinātu bišķiem. Un, nu jā, pēc zāļu lietošanas tad parasti iesaka kā atgūties uz stundu, tad gaidam to iedarbību. Un jā, neko darīt. Un pēc tam to filiāli aizvēra un es sapratu, hei, labi, mēģinām tālāk. Un, ar augstskolu piedāvāju darbu jau Rīgā Sēdbankā, un domāju, nu labi, un diemžēl atkal tā pati pozīcija, un vienmēr esmu tā kā centusies, nu labi, man būs izaugsmes, varbūt tikšu tur par uzņēmumu, to konsultantu, kad es nebūšu tajā saskarē ar klientu, ka būs pieraksti, bet, diemžēl atkal tā kā pusotrs gads arī jā, visu braukāšanu no 6 rītā līdz 8 strādāju filiāle, līdzīgā spicē, un atkal centos tikt tam pāri, saprast, ka hei, man ir vajadzīgs darbs, man ir vajadzīgs par ko nopirkt zāles, uzturēt sevi, jo es dzīvoju kopš pilngadības viena, un tā man visu laiku tā atbildības sajūta bija. Un šobrīd, jā, es saprotu, ka ir ļoti grūti izvēloties darbu, ka tu nevarēsi strādāt ar klientiem, bet tas neteikt arī, ka nevarēšu, lai es bez sevis situāciju patīšu strādāt par pārdevēju kasē, nekas, kad ir cilvēki, kā saka, jums vajag izdzīvot, tad vajag. Un jā, tad šobrīd tas ir atkal tas, ka mēs saprotam, kas mums dara, kas mums nedara,
viennozīmīgi daudziem palīdzēs attālināt tā darba iespējas. Mēs katrs arī zinām, kas mums dara. Protams, sievietēm vienmēr ir kaut kādi biroja pienākumi un kaut kas tāds, kas nav tik tiešām kontaktā ar cilvēku. Un, jā, par to, kā mēs varētu sākt sevi uzlabot šīs te pašsajūtu, lai mums tās laikas nebūtu tik daudz. Pirmkārt, es arī jau gadu eju pie valsts nozīmētā psihiatra un psihoterapeitu. Reiz nedēļā man ir sesija. Bet, ja mēs zinām, tad mums nav bērnības, jo pirmajās konsultācijās tur ir tāda trauma, mazais bērns tur nav attīstījies tevī, tev tur zemapziņā ir ļoti daudz traumas, un tad katra konsultācija iet savas dzīves, kādas situācijas risināšanā. Man liekas, tas ir tāds never-ending story, kad visu laiku kaut kas būs, kas atradīsies. Nezinu, vai nepreiz komunikācija, vai skolā izsmēja, vai nevar atrast darbu, vai nevar izveidot attiecības. Tās problēmas ir tik daudz, kas viņai bieži vien stāsta, labi, un tagad visu mūžu neirologi saka, ka tu obligāti regulāri apmeklējumi psihoterapeitu. Man tas nelīdzēja, jo es sapratu, ka jos vairāk iedziļinās tajās situācijās, jo vairāk man ir atkal vainas atziņas, dzīvoju pagātnē, un tad sāku izdzīvot savas sajūtas, bet nē, es teiktu. Nevajadzīgs stress un uztrauc. Jā, bet viens atkal no veidiem, kad, lien iekšā, analizē, un būs Varbūt tiksi vaļā. Jā, un man tad bija tā, ka bija nepareizie psihoterapeiti, tad tu vienam izstāst savu dzīvi, otram, trešam, un viņam bija kaut 5, un es aizveju, atveru savu dvēseli, un tad es saprotu, ka man pat tā saikne ar to psihoterapeitu nav. Tas arī, protams, nebija tas no ātrākajiem veidiem. Bet jāiet iesaka, bišķi panalizē. Tad sāku hipnoterapiju, kas bija vēl drausmīgāka, kas arī iedzen tajā trausmē, ka tevi interesantā veidā atkal aizved uz tām dzīves situācijām, un tu pats tā kā meklē tās atbildes. Arī ļoti grūts veids. Nav viņa viegli, jebkurš no veidiem būs grūts, gan darbs, gan grūts, emocionāli grūts, bet tā kā pareizi teica vadītāji, kad, man liekas, ka es tam eju tagad cauri, es gribu tam visu būties cauri, bet es saprotu, ka man liekas, labāk būtu dzīvot tālāk un visu. Ētriskās tēļas arī bija mēģināts un teica, karstēļas, lai viņas mājās izdūmo, lavanda, eikalipts, piparmētru tēļa. Ir kam palīdz. Es savukārt teicu, pagaidi, es tik jūtu nenormāli to smāžu, piemēram, piparmētru, man viņa nenormāli kožās iekšā. Tad bija gan aptiekā tāds neinhalātori, bet to piparmētru, to smāžu ievelc nāstīs un tad ir kā plašāk jūti. Man tas arī izraisties, teicu, ne vannā, nekuras tās ētriskās tēļas nevar ielikt iekšā. Nepatika. Vēl viens veids kofeīns. Kafijas ļoti reti dzeru. Es dzeru tikai tagad kaut kas garšīgs klāt. Nezinu, man likās, visi pieaugušie dzer kafiju, viņi rūk, tad es mēģināju kaut kādas šķīstosās ar pienu. Kafijas. Kafija ir viens no veidiem. Ir, kas saka, bet arī lielās devās divas grozītas pēc iesaka, ekspreso mazliet kafiju, tumšu, bez cukuru. Man nelīdzēja negaršo kafijas, sāku melno teju, kas esot ir līdzīgi kafijai. Es daru zaļo teju. Man diemžēl palīdz enerģijas dzērieni. Bet tad, kad es sapratu, ka es dzēru jau nedēļu pēc kāds, tad es teicu, ka arī nevar. Viņi izraica atkarību, nenoliekšu, es aizēju uz veikalu, un sloptā vienmēr uz viņiem paskatos, bet neiesaku. Bet var palīdzēt. Viens no veidiem arī, kas ir dzirdēts. Ingvers ar citronu, Ja zinām, ir tāda aiherba aptieka, kur ir līdzīgi homeopātijas zālēm, dažādi uzturu bagātinātāji, kurus mēs varam lietot, lai samazinātu migrēnas. Tātad tas varētu būt magnīts, koenzīms Q10, selēnas dzels un magnīts. Mēs obligāti magnīts un D-vitamīns. Par ingveru arī viņš noteikti ir veselīgs, lietots noteikti līdz rudenī.
arī ir, kad viens no veidiem ir ingveru saldu un konfekts, kas atvieglo sliktu dūšu. Spiediens. Spiediens arī ir jāskatās, kā augstāk vai pazemināts. Daudziem migrēnas slimniekiem ir veitīvā distonikās ieminējos, tātad arī puls un spiediens ir mainīties. Nebūs noteikts, ka migrēnas slimniekam būs tikai augsts spiediens. Nē. Tas atkal ir no asinsvadu spazmām un tās asinsrites jaudīguma. Visticamāk, man vienmēr, arī kad es vienreiz mēģināju nodot asins, man bija spiediens pa zemu, un es teicu, nē, ok, tas man vienkārši nedara. Ūdens, jā, ūdens vienmēr runājusi. Man arī ir ļoti grūti, ka tos 2 litrus iesaka izdzert, bet tur arī atkal mainās, cik mums ļoti prasās ūdeni, bet tīru ūdeni. Es sāku ar augļiem, un kad es mēģināju ūdenī likt arī augļus, mainīju speciāli pudeles, tā kā daudz mēģināju, vai mums šitā pudeli vajag patiks, es noteikti izdzeršu tos 2 litrus, tad darbā nolikšu blakus un dzeršu. Jā, ir mēģināts izdzert tos 2 litrus ar piespiešanos, man pat bija kalendāri un telefona atgādinājumi, cik un kā man jāizdzer. Es teiktu, ka nē, ka tas nav mans. Ja man prasās, es dzeru. Ārsti arī tagad iesaka skatīties, vērtēt savu pašsajūtu, nedzert tos 2 litrus nepāst sev iekšā ar varu, tik cik prasās, bet ūdens ir jāizdarā. Jā, tas ir pie visu, arī, kad bērns 8 temperatūru, tad uzreiz saka, tad ir daudz šķidrumu. Ok, jā, tad pirms 2 gadiem, kā arī pēkšņi bija doma, ka viņai vajag suni. No suņiem man bija bail. Un tas sapnis bija, man vajag zelta retrīveri, un sākās kovids, un es dzīvoju dzīvoklī, un tad atkal sākās korīt, un tad nevajag suni. Es teicu, nē, vajag, un nekad nav bijušas īstas patiesas draudzenes, un vienmēr tā vienpalīgas sajūta ikdienā un neizpratni, un nē, es pamēģināšu, un būs suns, un viss būs boika forši. Tur atkal bija tāds aplauziens, ka suns tātad spalvas netīrīgi, kas manai ideālajai dzīvē atkal visu atgriezot vēlāk. Jā, šobrīd viņš ir mans draugs, viņš man piespiež iziet 3 reizes dienā ārā, tātad pirmkārt, jo tās man sākās pastaigas, jo vienmēr man teica, jābūt fiziskām aktivitātēm, ja tu neskrieni, uz tuvumā nav basēns, tad es teicu, visas es staigāšu. Labradora tips, viņam reizēm uznāks līkums, un mēs tur tā daudz vairs jau nestaigājam. Bet nē, vajag, ka man ir viņam tā kā parasti laikam saka pusstunda dienā, noteikti ieteiktu vairāk staigājam, un suns piespied man mainīt savu dzīvesveidu. Jā, jo es zināju, ka es nedrīkstu vēlu vakaros būt mājās, viņš nostāstīja to dzīves ritmu. Bet visdziļākās depresijas iespējās sapratu, ka man ir atbildība, man viņš jāizved ārā. Un iepriekš nebija suns, varētu, liekas, 2 nedēļas nosēdēt mājās un neiziet ārā. Tā kā man viņš ļoti palīdzēja, un noteikti āra pastaigas, viņa, teiksim, suņa vešana, meša jūra, tas viss ideālākais. Man liekas, ka no Kuldīgas, diemžēl, jūra sanāk tālāk, uz tukumā ir 10 minūtes līdz jūrai. Jā, jūras gaisa noteikti. Pabūt tur sevi, bet tur atkal, jā, domu spēks, cik mēs pozitīvi forši domājam, cik viss ir forši. Dziļā elpošana, arī nesen izgāju kursu, arī ļoti interesanti ir tas, kā mēs elpojam, jo ikdienā mēs ļoti sekli elpojam un ļoti maz smadzenēm pienāk skābeklis. Arī viena no lietām, kad mēģinam tos savas dusmas, visas emocijas savākt elpošanā, dzīvi izvēlēt. Kaut kādas tehnikas īpašas, ko var vairākas. Man, piemēram, ir tā, ka es arī pie dziednieka devos, un viņi vienkārši saka, arī es dzirdu, ka tev visas slikti, un tu atkal raudi un streso, un tev viss trīc, un es vienkārši ievelku elpas un jāiztur, un pēc tam izpūšu ārā kāds 3 līdz 5 reizes, un es tā kā apstādinu savus sturmās domas, atkal uzlieku savu kaut kādu mērķi, piemēram, šodien bija ļoti priecīgi, un tiešām pamodos, un es migrēju šodien nav, un tad kāds par viņu stāstīšu. Un, jā, tos ārējos apstākļus viņus sauc par triggeriem. Tas ir tas, kas mums to izraisa. Un, jā, un vēl papildus ir graudu zāļu un ziedputekšņu alerģija. Tātad no aprīļa līdz septembrim tas cilvēks, kas ienīst vasaru.
jo man tie putekļi šausmīgi izraisa visus pārējos simptomus un arī palielina migrēnas. Un bieži vien, ko es tagad vēl atcerējos, pilnvērnes laiks. Laikam jūs ļoti daudz zināsiet, ka bieži vien sāk, kad uz pilnvērnes sāp kāli cilvēkiem, kam ir traumas. Jā, migrēnas slimnieki arī mums ir tā grupa. Mēs prasām kaut kādi 200, un tad es teicu, jā, vienai no mūsu klātsošajām, kad mēs izslēdzam to vecuma grupu, mēs atveram, jā, tad kaut kādas 100 ziņas, bet mēs zinām, kad uzrakstam, man šodien sāpēja galva vai sāp, tad mēs zinām, kad ir arī pilnvērnes ietekmē. Arī interesanti. Karstais, sutīgais gaiss arī nav priekš mums kaut kādi 30 grādi vai vairāk dzīvoklī, kad ir iekšā. Tas bezgaiss mums nedara. Man ļoti patīk kondicionieri, vai šeit ir ļoti, ļoti labs gaiss. Vērs saules. Ļoti labi. Jā, tās dušas var mēģināt un lietot kalendāru noteikti ieteiktu, jo tas palīdz saprast. Vēl kāds moments arī, ko es īstenībā nesaprotu, vienmēr arī sāku izmēri no 1 līdz 10, kā tev sāp šodien galva. Teikšu godīgi, es parasti ielieku 6, kas ir vidējais, ja ir galīgi slikts, uzlieku 8, un ja esmu galīgi guloši pie poda atvainojos, tad es uzlieku 10. Un, teiksim, man lieku vidēji ilgst no 24, 2 līdz 48 stundām. Un tad, jā, piemēram, to pirmā diena būs 10 balvas, otrā dienas uzlieku 8 vai 6 balvas. Un pēc tā arī vados, jā, es nerakstu, ka 1 vai 2 balvas, man liekas, tas kalendārs būtu pilns. Un, jā, tā kā man bija arī atklāta šobrīd kroniska migrēna, jo parastā migrēna tad ir paredzēts no 3 līdz 5 lēkmēm mēnesī. Man bija 20, 23, jau es pazaudēju darbu, biju kā attiecības, vispār viss bija slikti, sākās ar 23 dienas laikas. Sāku dzert antidepresantus un arī teica, migrēnas paliks mazākas. Nē, ne manā gadījumā, tajās pašās hipnoterapijās vai kur, mums ir stiprs prāts, mēs neļausim cilvēkiem tikai iedzināties tevi, kurš turējos pretī, un diemžēl arī antidepresanti nebija tas. Un šobrīd ir aktuāla tēma, vai migrēnas slimnieks var dabūt invaliditāti. Ļoti daudz smieklis par šo prasa. Nē, nevar. 2 reizes mēģināju, man rakstīja ģimenes ārsts, un otru reizi man rakstīja psihiatre. Mēs nokopējām visus virsrakstus, un tur galvenā doma ir, vai tu spēj funkcionēt, vienalga kāda ir diagnoze. Tā kā mēs ierakstam šo te migrēnu, viņi prasa un pārbauda visus šī komisiju šos izmeklējumus, vienmēr uzrāda, ka, hei, jums izmeklējumos nav nekādas novirzes un vesels cilvēks. Es īstenībā gribēju par to jautāt. Es gribēju jautāt par to, ja jau šajos izmeklējumos nekas neparādās. Un ja šie izmeklējumi ir tik ļoti dārgi, kāpēc viņi ir jāatkārto? Tā ir prasība izmeklējot, vai tev tiešām nav citas slimības, bet sevērs teikus. Jā, bet nervus mēs nepārbaudīsim neko. Bet, tas ir vajadzīgs, ok, forši, nezinu, kaut ko citu kādam atklāja, kā viņi to dara, bet ir dārgi. Bet es vienmēr iesaku, ņemam nosūtījumus no ģimenes ārstiem un gaidam spiešanu. Jā, nopietni, bet ja mums valstī skaitās bezmaksas medicīna, ok? Jā, tad, bet ļoti daudz, ko vajag pats klīniskais psihologs, tagad man izmaksājas 50 eiro, ko vajadzēja priekš DAK iesniegt par šo te darba spēju. Un, diemžēl nedabūju, jā, un esmu bijusi arī rehabilitācijas centros, gan Laivros, gan Jaunķemeros. Ir satikti cilvēki ar migrēnu, bet invaliditāti tieši ar migrēnas diagnozi nevienam nav. Man nav ne vairāk dietiešu slimības, nekas tāds, tā kā es uz to arī necerēju, jo es domāju, ok, vismaz 200 kaut kāda eiro, un tad būtu varbūt no darba atvieglojumi, mazāki nodokļi, un es par 200 eiro varētu nopirkt zāles, bet, nē, diemžēl arī šādā veidā. Karina, sakiet, lūdzu, vai jūsu vecmāmiņa slimoja ar migrēnu, jo saka, ka pa sieviešu līniju, viena paudze starpā, jā, piemēram, man tā bija, jā.
Arī teica, ka migrēna lielākajos veidos iedzimst. Manai omē sāp galva, bet viņai nav migrēna. Viņai ir galvas sāpes un vējušana, bet nav vienpusējas. Viņai nav migrēna. Mammai arī viņa izdzēra aspirīnu, viņai viss pāriet. Tādas iedzimtas slimības, uz kur ir vairāk sieviešu arī vēži un tādas lietas, bet viņai migrēna nevienai nebija. Tagad, kad es braucu uz savu skolu vai klasi, migrēna nav daudz. Viena no statistikas datiem, ko es tagad atradu 2021. gadu, ka no visiem Latvijas iedzīvotājiem, tas bija 2 miljoniem, ir 11,4% no kopējā skaita, kas kā katrs 10. cilvēks slimo no migrēna. Bet tad vai to reģistrē oficiāli? Es domāju, ka oficiāli neesmu neko reģistrēt. Man ir to noteikti ģimenes ārsts, neirologs. Esmu iemācījusies ar to cīnīties un visādi sadzīvot, bet oficiālā statistikā vai datos tas nav. Un pie tam, kā mēs runājam par to, ka ģimenes ārsti neatpazīst šo migrēnu. Viņi vairāk konkurēja. Pieņemsim kuldīgā, man visu mūžu esmu ar migrēnu mocījusies. Ja, un ja saka, ka iestāsies klimaks un jums nebūs muļķības, man apmēram 5 gadi nav. Bet ir tādas zāles imigrants, jo, pieņemsim, es nevarēju iedzert, man viss nāca atpakaļ. Ja, un tad es pūtu degunvadu, ja, un man tas palīdzēja. Un tad cīnīju, ko jūs saucat. Jā, par statistiku. Ļoti interesanti, jo man vienmēr visās intervijās saka, ka arī kāda ir statistika. Es saku, klau, tāda. Beigās ieeja Vendija mājaslapā vai mūsu iepriekšējās biedrības aptaujās, maksimums, man liekas, bija 1000 aptaujātie. Tad es teicu, kā jūs to varat attiecināt uz 2 miljoniem. Un sazinājos arī ar savām 3 neiroloģiem un teicu, vai es esmu statistika. Viņa saka, nē, mēs nevienu pacientu neuzskaitam. Tāds reģistrs nav. Un tad likās interesanti, kāpēc valstī noteikts. Un tā kā mēs šobrīd arī ejam uz veselības komisiju, tad mums tur prasa, cik liels ir zaudējums darba spēka zaudējuma gadījumā no kopējā IKP. Tad tas skan tik ļoti gudri. Un tad liekas, kurš tad tagad statistikas datos apkopos, kuram ir migrēna, un, manuprāt, arī lielākajai daļai 40% arī atkal šādi dati, kad nav diagnosticēta migrēna. Tātad varētu šis procents arī būt vairāk. Minējāt par deguna inhalatoriem. Jā, es arī īstenībā, kad ieeju tajā mūsu grupā, es izrakstu kaut kāds nosaukums, kas ir no šīm te zāļu aptiekām, ir arī ar čili ekstraktu, tāds ļoti stiprs pūšamais. Arī tas esot līdzējis, ļoti daudz sievietes sūta, manuprāt, no Izraēlas, dažādi tie imigranti. Viņš ir Latvijā, jā, sumatritāns kā tāds nav, bet ir sinīns un kalnīni, tie ir tie pazīstamākie. Bet atkal farmācijas tirgus šobrīd Latviju pamet, jo mums tas ļoti maz tirgus. Es saprotu, arī laikam uzticības ir par maz. Tad, jā, šobrīd arī ir biedrība tiekoties ar farmācijas firmām, lai iegūtu kaut kādu finansējumu šādiem pasākumiem, arī nav iespējams vēl vairāk sadarboties, jo viņi prasa reklāmu, pretim reklāmu. Un es teicu, ka es nebūšu tas cilvēks, kas reklamēs kaut kādus noteiktus medikamentus, un es nebūšu tā saucamais influencers. Tā nozare tāda, kas ievelk. Es vienmēr teicu, ka man nekas nepalīdz. Un jā, tas vairāk obligāti skatos no magnīnu, pastiprinātāja devā un dzelzi. Tas viennozīmīgi. Tam es ticu, ko es izdevu. Neteikšu, ka samazina, diemžēl, bet jā, noteikti to vajag. Protams, pēc tam sākās mūzikas terapija, mākslas terapija, drāmas teātris, ko es izmēģināju Vaivaros. Ticība, nenoliekšu, arī man bija dažādas situācijas, kur dēļ zālēm, dēļ miegainības man tikai izraisītas gan frontālās, gan dažādas avārijas, un tad es sapratu, ka viens no jums ir migrēna. Migrēnas zāles, kur iespējās aizliegumi. Tā kā tas arī ir diezgan liels risks, jo tu mēģini zāles, nāca klāt no dažādas varas. Situācijas ir vairākas gadus dzēru sinību,
bet no šīm notirkumi bija galvā un ne tik ātri pārgāju, tad es šobrīd vienīgā, ko es daru, ir kalvīnī. Viņam atkal tas pipermētras garš, bet viņi ļoti ātri izskūst. Ja es viņu izderu pirmajās stundās, kad es jūtu, kad pamostos, ir, kad noņem. Bet visādi veidi ir, kad var dzert, piemēram, kā es esmu šlaugusties, es izdzeru 2 ibuetīšus 400 mg, tad kaut kādu vienu paracetamolu iemetu un sulfidīnu. Sulfidīnu arī kofeīnu. Tad es aizēju pie neiroloģijas un zvanu, saka, ai, kofeīnu atkal nedrīkst šādā, jo tur laikam sanāk ibuprofens kopā ar kofeīnu laikam. Viņa nerekomendē, viņa teica, ka vakā būs atkarība. Bet viņš palīdz, man ļoti patīk, viņš tāds gāzēts, putojošs, tas viņai nesaku, bet es viņu izceru, ja reizēm nepalīdz, tad es īstenībā vienmēr sadaros, ir tad, kad viņa saka, nošu, tad viņa ir teikusi, ka var kopā ar ibumetīnu, kā mēs esam mēģinājuši uz kaut ko arī tādā veidā. Joga, meditācija, to skatāmies, kas kuram pašam, stildošās snēres, termopakas, arī tāda sildoša, palielinās asinsriti, tiem, kam dara, viņš ir kā atslēbins muskuļus. Pie psihiatras, kad es sāku iet, tātad antidepresanti, epileptiķi un migrēnai, kā zinām, ir ne tikai, piemēram, arī es teicu, es pie kādas laikas izdzeru tādu, kāds būs tas tā terapija ilgstošā darbībā, kā es to ārstēju. Un migrēna un vegetatīvā distonija viņas nav ārstējamas, un tad viņi teica, ka ir jāatrod savu terapiju, kas tev līdz. Un pamatā, tie bija antidepresanti, antiepileptiķi, lai nav spazmas. Šobrīd 2 gadus to visu kokteili dzeru. Esmu mierīgāka, bet atkal es palikšu pie tā, ka viss ir galvā. Tikko tev kaut kas izšūpos dzīves situācijā, tā kaut kas nebūs ok, tad tas presos un tev būs migrēna. Piemēram, ja es zinu, ka man ir kaut kāda, es ļoti daudz cilvēks, es no savas dzīves izsīkojos, kas man radījuši stresu vai neticējuši. Jāiemācās būt egoistiem, mīlēt sevi, izprast sevi un būt harmonijā ar sevi, es teiktu. Vienmēr es tā kā pieturējos pie ticības, ka tas bija tāds mierinājums, atslābums, pieņemt sevi, nesalīdzināt ar citiem, neuzskatīt, ka mēs esam sliktāki par citiem, ļoti daudz to noklusē, un es biju tāks izskāpt no skapa un domāju, ka man nav ko zaudēt, un visvairāk man satrauc tas, kad, kā jūs minējāt paši, kad, piemēram, 20-30 gadus cilvēkam nav nemaz nozīmēta migrēna, un tad es arī sāku darīt to, kad es gribu izstrādāt valstī, lai, piemēram, kaut kādu kopēju vadlīniju, kas tad jādara. Teiksim, pirmais, tu vai nu aiziet pie algologa vai pie neirologa, lai tev nav tāda mūžīgā spraidīšana pie kaut kādiem ārstiem. Ir jābūt kaut kādai secībai, ko mēs darām, kā mēs ejam. Tas arī būtu katram jāizstāst. Piemēram, pirmā vizīte pie neirologa, viņai ir jābūt vismaz 45 minūtēm, jo nevar saprast tavu dzīves ritmu no 15 minūtēm. Kaut gan, diemžēl, kad es izlasu, es dzirdu, ka vienu tās pašas zāles iesaka dzert, un tad to riņķi iet vienādi kopā. Kaut gan arī esmu teikusi, nevienīgās šīs neiroloģijas, ka ir jāatrod savs ārsts, ar kuru tev izveidosies kontakts. Jo viņas ir ļoti noslogotas un neteiktu, ka viņas ir, teiksim, vienīgās labākās. Teiksim, zinu, Valmierā ir doktora Freimana, ir ļoti burvīgā neiroloģija. Tā kā ir jāatrod arī, varbūt savu pieejamāks, lētāks un cits ārsts. Nevienmēr ir tā. Vai piedodiet, bet arī, ja jūs esat pie tiem profesionāliem, jaunās paudzes mediķi, vai viņi var nosaukt migrēnas iemeslus? Jo es saprotu, ka nezinu, kāpēc. Jūs ģenētiski redzījums atmosfēras, pievies alkoholis, visāds mūsu dzīvesveids. To nekad nav varējuši pateikt. Kāpēc konkrēti? Medicīnīt uz priekšu tomēr, Bet ir zinības, kurām tomēr nav mūsu. Jūs teicāt jaunie speciālisti. Tā kā man oma atbrauc un izstāst kaut ko, kas ir noticis, ka tur viņai sajaukt vispār izraksts, viedots cits izraksts, un tur 20 gadīgie no stradiņiem tur tādi hi-hi, ha-ha. Es teiktu, nē.
cik es esmu gājis, man ir deguna operācijas, dažādas pieredzes. Nē, es par jaunajiem laikam nelieku. Neesmu dzirdējis, ka būtu vairāk runāts pētījumi pārsvarā ir angliski. Mēs esam tādā kā globālajā asamblējā EMA. Viņiem reizi gadā ir kongress, ir migrēnas fórums, vispasaules, viņi Čehijā. Tad viņi ir vienīgie tādi, kas apkopo datus tādās Eiropas Savienības valstīs kādu izplatību, un tos viņu datus mēs ņemam. Bet arī tajā asamblējā tur pārstāja tas atbalsts valstīm, un mūsu tā doma bija, ka mēs, teiksim, sasaucam veselības ministriju, šos te Čehijas pārstāvs no Lietuvas veselības ministru, lai tā kā citu valstu ministri rāda piemēram mūsu veselības ministrei. Atkal finansējums ļoti dārgs šis te pasākums būs, un šajā diagnozē mums tāda nodarbe kā biedrības vadīšana 2 gadi, es teiktu, tas ir nenormāls sabiedriskais labuma darbs. No biedrības mēs vispār neko nepelnam, tas nebūs viennozīmīgi iztikas avots. Tas ir tas, cik es daudz par to runāju, vienkārši daru. Jaunā paudze vienīgi sanāk injekcijas, jo injekcijas agrāk nebija, tas kaut kas jauns ienāk. Iemeslu, kā minējāt, tiešām tas visbiežāk pasakā nervu saslimšanas, ka tu vienkārši esi ļoti emocionāls, iedzimtība, teicāt tās spiediens, arī atmosfēras spiedienu, man viena aplikācija arī teica, skaties, kāds ir spiediens, mēnesis īstenībā, Un vēl, kas ir baigi interesanti, varbūt kāds ir ievērojis vai dzirdēja, biežāk jāņem atvaļinājumu, jāizbrauc kaut kur citur, kā aizbrauks uz siltajām zemēm, un Turcijā 5 reizes, kas bija vispār galvenais ātēji. Es pēc savu pieredzēju, arī esmu dzīvojis agrāk jaunībā Spānijā, tur man ļoti bieži migrēnas sāks, tad es vēl nezināju, ka tā ir migrēna. Es tikai pēc dažiem gadiem beidzot sapratu. Un man nācies padzīvot arī kaut kādas mēnešus Norvēģijā, un man nebija galvas sāpes. Vai es uzstīju par to, ka nebija jaunas? Tas pilnīgos vienījos, es biju aiz polārā loku, kaut kādu laiku. Un otrs, ko personīgi esmu ievērojis, tas ir ļoti izcelt migrēnas pārāk lūdzu sniegs, kādreiz brīvdienā gribās pagulēt, un man diemžēl nākas vienkārši modinātā. Ir kā ir brīvdien, sapratu, ka jāliek modinātājs, un būs nedaudz par ilgu, un tad ir viss viens. Šitais arī jābūt jūs miegā, jo jūtat, ka nāks migrēni. Visur ir vidēji 8 stundas, arī atkal neteikšu tāpat kā par ūdeni. Man vidēji 10 stundas. Pārgulēšana, to stundu pārgulēšana, tas arī, vai atkal pa mazu stundas, tikai jābūt tam ritmam viennozīmīgi, Ja tu pārgulēs vai iesi kaut kādas stundas pusdienas laiku gulēt, tad es arī zinu, ļoti arī patīk gulēt tieši svētdienās. Tad bet nevienmēr, bet tu piecelies ar tādu pilnu galvu, ka to liekas, ka lapa ir pilnīgi savāst. Tas ir tas 8-10 stundas atkal skatāmies kā pašiem. Vēl viena tēma, ko es skatīšos, kā minējāt, menopauzes gadījumu. Ir minēts, ka tas samazina migrēnas, bet, teiksim, šīs migrēnas ir ne tikai hormonālās, bet arī vispārējās ikdienas kaut kāds izpausmes no migrēnām, kas nav saistīts ar hormonālajām izmaiņām, tad es teiktu, ka nevienmēr. Teiksim, man jau Omei šobrīd menopauze vispār nebija, viņai 67 gadi, viņai vienkārši kaut kā viss beidzās, viņa vispār neko neizjūta. Tāpat galva viss sāp, un tas nav viennozīmīgais. Un otrs, kas man bija ierunājums, man teica, Karina, pēc grūtniecības nesāpties vairāk galva. Arī nav tas, man pašai pieredze nav, man ļoti grūti šobrīd par to vākt informāciju, salīdzinu, izrakstu citu pieredzi, bet viennozīmīgi arī nav tā. Ir, kas paliek stāvoklī, viņam sāp tāpat, viņa zīda bērnu, teiksim, pusgadu gadu nenormāli sāp, vēl trakāk, un pēc grūtniecības tā visa perioda atkal ir, kad ir. Esmu dzirdējis, kad samazinās kādam, bet tas biežāk sievietēm viņš paliek vēl asāks. Tā kā katram mums pieredze ir savu mierinājumu, varbūt dažādi. Varbūt tiešām ticēt, cerēt, ka man būs bērni, mazāk stress, viss būs forši. Jā, beidzot tiks atrasti medikamenti, ar kuriem varēs normāli to migrēnu regulēt. Aktuālākais. Man jau liekas, ka es kaut kur dzirdēju, ka it kā šo gadu taisījās
atlaides, kompensēt. Jā, viņas ir, un tas vienmēr prasa, kāda atšķirība, biežāk tā viena injekcija 320, un tas paraugs 150. Arī redzēju, biju uz to saimnes komisiju, un es arī uzprasīju, teiksim, Klau, tagad ir augusts, kāpēc oficiāli nav kaut kādas sarkanās receptes, un nekas nav lētāk. Tā kā zāļu aģentūra to informāciju ir izplatījusi, bet faktā tas nenotiek. Un, diemžēl par farmācijas daudz nezinu, bet es nojaušu, ka katrs ārsts un katrs neiroloģis un katrs recepts nopelnot kaut kādu tur savu daļu, un tad man bieži smējās, nu redz, tavu ģimenes ārsts tev ir pateicoties tavām migrēnas receptēm ir aizbrauks uz Ēģipti. Labs iemots, bet arī, diemžēl, tā ir. Tā kā faktā, diemžēl, nav, un tas, par ko mēs runājam, jā, kad tos datus noteikti ir ielikšu mājaslapā, kad aizbraucām un tā kā viņi stāstīja, cik miljoni ir iztrūkums, ka neviens nākamā gada budžetā to neieliks. Tur, protams, atkal bija citu diagnožu pārstāvji un biedrības, kas atkal spieda uz sevi. Un tad, manuprāt, mums iestājās biedrībā, mēs bijām tā kā top 10, tagad mēs esam top 2, un tagad laikam Papilons un šīs dzimumzīmju asociācija ļoti aktīvi darbojās, un tad biju es, un tad es teicu, ok, un šogad mums ir šāds neoficiāls raksts, tad gaidām injekcijas, bet es arī teicu, ka tas palīdzēs atkal tikai hroniskiem slimniekiem, un lielākā daļa sumatriptānu lietotāju, un tātad zāles nav nebūs kompensējums. Un, jā, tā kā pirmais, diemžēl izskatās tas, ka šobrīd dzīvē faktā tas nav, bet tas varētu būt, varbūt ceru, ka nākamā gada laikā, kad viņi tās injekcijas sāks uz pusi lētāk pārdot. Šobrīd vispār nekompensē? Nevienas nav, ne medikamenti, ne injekcijas, pilnīgi nekas. Arī antidepresantiem man bija tā, ka man uzlika diagnoze depresija vai ieaugusi depresija. Jā, es dabūju antidepresants 1 pacientu 2 eiro. Bet tas arī bija uz pusgadu. Ilgāk nē, pēc tam tā sarkanā recepte vairs nevarētu izrakstīt. Bet, tas tā nav vispār stāsts par migrēnu, diemžēl. Par masvīriem. Ir arī, kas ir atklājuši, ka viņiem galvas sāp no plecu visiem sabiezējumiem un muskuļu sajaukšanai, jā. Arī klasiskās mašsāžas, esmu izgājusi ārstnieciskās mašsāžas, likutēju uz liku gan uz kakla, gan aizmugurē. Nesatrakām savalkums bija, izmasēju tās 10 reizes. Manuprāt, 2 gadus pēc tam uz 2. gadā arī atkal aizgāju 10 reizes. Protams, tā ir savas palutināšana, bet es nejūtu tajā atšķirību, jo tā masāža atkal uzlabo asinsriti. Tad es ok, es jūtu, ka man nav tikai sabiezināti pleci, bet tas nebija atkal tas. Tā kā, jā, tas varētu viens protams, mums ir jāmēģina pie asins atbrīvot, lai nav saspringums muskuļos. Noteikti var skatīties. Man arī bija tā, ka man lika kaklu tās ortozes, kā notur galvu, nav tik liels spiediens uz kaklu. Nestaigāsim jau mūžīgi, uz kāds 2 nedēļas pastaigāju. Bija vieglāk pašu svaru ziņā, bet tas nav kaut kas tāds, kas izraiz. Akupunktūras aklājiņš. Jā, bija arī inventēts. Bija spoši, jā, ar kājām, ar kāju muguru vai kā apgulēs. Es skatījos televizoru, kaut pusstundu nogulēju. Tas atkal varbūt ir treniņš līdzīgi, kā staigāt par oglēm, šī ziemas peldēšana, šī akupunktūra. Atbrīvoja muskuļus, jā, bet nenoņēma. Nē, tas atkal nebija stāsts par staipīšanās, ārstnieciskā vingrošana. Jā, valstī arī mēs gadā varam 10 reizes dabūt bez maksas vingrošanu kopā ar fizioterapeitu. Ja ir šī migrēna kā diagnoze noteikta? Jā, arī Covid atbalsta laikā ģimenes ārsts, rehabilitologs dod šīs 10 reizes bez maksas. Mums ir slimnīcā ārstnieciskās vingrošanas tā nodeļa, un tad man teica, ka arī tad izņemt tās 10 reizes. Bet arī es vienreiz nedēļā gāju, tas vidēji 2 mēnešu, kopš es vingroju. Es vingroju, jo man arī tā kā iekājas muguru un dažādi citas lietas ir.
Labi, es esmu slinka, es to vairs pēc tam mājās nedaru, bet, nu, tas ir atkal tāda disciplīna, ka teju un vingro 10 reizes. Tas ir forši, man patīk, jā. Teiksim, tie paši vaivarus arī gaidīju 2 gadus rindā, arī bez maksas tik uz vaivariem mēģināšanu, visu šī drāmas terapija, mūzikas terapija, viss bija bez maksas. Sevis mutināšana, aizbraukt Latvijā, kaut kur atpūsties to atvainājumu laiku. Vēlreiz es atkal noprecizēju. Ģimenes ārsts šos vaivarus, tātad šo rehabilitācijas kursus izrakstu tāpēc ir migrēna? Dažādi. Citiem ir pēc traumām. Nē, tas ir skaidrs pēc traumām. Citām diagnozēm, bet man interesē, vai šī diagnoze migrēna ir kā pamats, kur kā ārsts varētu nosūtīt šo rehabilitāciju. Ārsts man deva nosūtīja pie rehabilitologs tālāk. Nē, bet vispār jā, ja iedziļinamies, tad man vienmēr tā nav pamata. Nē. Es domāju, ka šobrīd ārsti nosūta ar citām. Kaut kāda spondiloze. Jā, kādā mugurkaulas deformācija vai kaut ko, bet tīri migrēna nevarētu būt vai iemesls. Ja sieviete ir reproduktīvā vecumā, tad, ja es nemaldos, tas ir ministru kabineta noteikumi, vienreiz vai 3 vai 4 gados viņš var izmantot vaivarus 2 nedēļas. Tas ir noteikti, jā. Jauntumēr bija maksas, bet vaivari bez maksas. Mēs daudz ko nezinām. Jā, ārsts mums bet principā ģimenes ārsts var nosūtīt arī pie rehabilitācijas. Pie rehabilitācijas. Jā, viņš var nosūtīt. Jā. Bet viņam vajag pamatojumu. Ģimenes ārsts, lai nosūtītu pie rehabilitāloga, viņam vajag tās diagnozes, kas viņam... Nav noteikti. Jūs baigi tagad pārbaudīt tās pašas lietas, kas man teica, ka Rīga, es to vairs šodien nevaru vairāk rakstīt. Un es biju no tām, kad man sāpēja, es sagastos nosūtījumus prasīju, kā jūs teicāt, ļoti daudz par to iespēju nemaz nezinu. Un tad, kad es sāku lasīt, kad man 10 reizes psihoterapeits pie noteiktiem sarakstiem, kad Covid bija bez maksas, tad bija vaivari, un tad es arī sapratu, ka magnētiskā rezonanse viss, es vienkārši no čupiņu tagad es paņēmus, un sazvaros un braukāju, jā. Bet uz vaivariem tagad atkal bija tas, kad es biju pirms Covida, tagad paņēma Ukrainas karavīru rehabilitācijai un tikai tie, kas ir traumā, tā kā šobrīd. Es gribu jautāt par tādu lietu. Ko, piemēram, kāpēc būtu jāiestājas jūsu biedrībā? Un ko tā biedrība dara? Biedrība arī interesanti. Man ir slimu biedrība, migrēnas biedrība. Bet abās divās stāsts ir vienāds. Tātad biedra maksas, es iestājos biedrībā, piezvanīju iepriekšējā vadītāju, pateicu, ka arī es esmu nogurusi to visu darīt un tam nav jēgas. Es viņu teicu, kā es tagad esmu visu to sākus, un cik es redzu, labi, to es jaunāk dari. Pirmkārt, nav finansējums. Otrkārt, tas ir tās privātais laiks saziņai ar pacientiem. Treškārt, cilvēki nesaprot, teiksim, ir migrēna. Es, piemēram, nezināju, ka tādas migrēnas grupas, un kad es uzzināju, ka nekās baigi forši, kad ir kaut kāda savstarpējā komunikācija, ka tevi saprot, un jālauž stereotips, ka migrēnas nav tikai sievietes. Nē, tas arī ir mīts, bet, diemžēl, man nav statistika, ka varbūt bišķi vairāk ir sievietes, bet arī vīrieši ir ļoti emocionāli. Kaut gan, labi, ka ir hormonālās migrēnas nebūs. Tā kā ieteikt skatīties, tiešām, diemžēl, valstī ir jālasa, jāzina un jāprasa tas, kas pienākās, ja jau ir bezmaksas veselības aprūpe. Par biedrībām runājot, tātad es iestājos biedrībā, bija 75 biedri, iepriekšējā biedrības vadītājā kaut kādiem fonda līdzekļiem no ārzemju farmācijas firmas bija dabūjusi vairākus tūkstošus, lai iegātu visās bibliotēkās telpas, brauc, runāja un iesaistīja biedrībai, bet tas arī īstenībā ir biedrības aktivitāte, viņa ir ļoti atkarīga no tā īstenībā, cik bieži sāp galva, kad ir migrēna. Jo īstenībā ir ļoti liela daļa cilvēku, kuriem tik bieži nesāp, man tagad nesāp, ko es tur biedrībā varēšu palīdzēt. Un tad bija viens atkal tas, kad es ņēmu katram biedram zvanīju, runāju,
stāstīju, kāpēc, stāstīju, ko mēs tagad darām. Mēs esam palikuši pie tāda formāta, ka mēs, diemžēl, arī šobrīd attālināt, reiz mēnesī sazvanamies, un ar viņiem ir vairāk tā komunikācija tāda ciparos, skaitļos, kur tiekamies, kad man ir bijusi sēde saimā, kad ko es esmu darījusi. Es viņiem vairāk atskaitos par to, ko es darīju. Tāds, ka šobrīd biedrības mērķis ir, es saprotu, panākt tos kompensāciju medikamentus. Tas ir numur 1, jā, jo mēs bez nekāda juridiskā statusa vienkārši Pēters nevar aiziet uz saimu prasīt, hei, man vajag kompensēt šīs zāles, tad jā, tad ir tas, kad šobrīd mēs esam 44 biedri, bet tas, jā, man reiz mēnesī knapi kaut kādus 3-4 savāc uz Zoom, un tad šobrīd saprotu iepriekšējo vadītāju, ka tu nevari, tas cilvēks vai nu ir padevies, vai nu cilvēkam ir palicis labāk, vai viņš vispār par tādu biedrību nezinu, tad šobrīd es centīšos runāt ar ģimenes ārstiem, neirologiem, alkologiem, uztaisām tos secību, kādas cilvēks iet, kā jūs viņam nododat informāciju, kā jūs man pasakat par mani, kā mēs piedalāmies grupās, un mans mērķis ir globālāks, teiksim, savākt šos biedrus, jeb kādus cilvēkus, tādiem žēl atkal ir biežu tirzniecība, vai kā to varētu nosaukt, iznomājam viesunām, paņemam katru dienu fizioterapeitu, dietologu, nezinu, to pašu adatu terapeitu, vairākus terapeitus, salikt foršu grupiņu tādu uz nedēļu vai uz tām pašām 2 dienām, uztaisīt tādu kā retrītu, kur mēs visi sanākam kopā jau tas Zooms. Man žēl, ka diemžēl tikai tie pāris tiek, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc mainījās vadība, jo es sapratu, ka tev ir viss jādara. Man ģimenē Oma šobrīd ir 67 gadi, viņa ir grāmatvedē, man paveicās, bet biedrībai tās izmaksas, tāpat ir mājaslapas uzturēšana, sociālajā tīkla, sociālos tīklus es pat administrēju, to es ikdienā daru, ok, ģimenē, grāmatvedis, bet tās visas lietas, viņas prasa to naudu, tā biedrības naudu, un kā tā, ko mēs uzrādām kaut kādi 100 eiro, arī likums nosaka, kā tu viņus var iztērēt biedrības attīstībai, un tad atkal ir tās, ok, tad... Es gribēju jautāt tātad, biedrības mājaslapa, kāda adrese? Biedrības mājaslapas adrese ir Galvai.lv. Galvai.lv. Jā. Kur ir šīs te dombiedru grupiņas? Tās ir... Dombiedru grupas, viņas var atrast Facebookā uzrakstam migrēna. Diemžēl ar iepriekšējās vadības maiņu bija kaut kādi 1500, tagad jau ir mazāk sekotāji. Un es izveidoju WhatsAppā. Ir varbūt neērti, WhatsAppā ir 2 grupas. Ir lielā migrēnas grupa, kur ir kaut kādi 200 biedri, kas grib uzliekt to notifikāciju, lai viņi tur nespīd, un viņi izmanto kopējo ļoti forši arī pieeju, kas pastāst, viņa bijusi pie tāda ārsta, viņa palietoja to, no tādas attieksmes viņa ir izmēģinājusi to, mums vienkārši izrakstu un atkal mēģina. Es nezinu, cik šī informācija varētu būt noderīga ar šādu WhatsApp grupu vai vērts, vai ne tas mums? Kuram ir ļoti daudz, man patīk, ka tā atbalsts un informētība un zināt, kur kas notiek. Tāpat arī tagad tie paši semināri, kad man bija migrēna, es nezināju, pie kā man iet, es vienkārši domāju, ka es esmu viena pati. Un, jā, tā kā, ja ir interese par biedrību, arī droši varēsiet uzzināt, viņa saucās Latvijas galvassāpju pacientu biedrība. Arī vispusēs nosaukums par galvassāpēm, bet es esmu zinošāk par migrēnu. Šobrīd nosaukumu neplānojam mainīt, galvassāpes ir dažādas, tāpēc tā kā nevis. Tā kā jā, par to mēs noteikti varam vienoties. Tad ir migrēnas grāmata, kuras noteikti vēl katram iedošu nenormāli labas pieredzes. Tur noteikti saredzēsiet savus. Jā, noteikti visās bibliotēkās ir visi simptomi. Tur meitenes ikdienas stāsta, kā viņi mocās. Un tāpat iet un strādā un dara. Tā kā, jā, tur ir šausmas, bet tā grāmata ir ļoti laba.